Liels prieks jūs redzēt šorīt. Mums šodien ir viena dievkalpojuma tēma, un tā ir neatlaidība. Ir brīži, kad mēs cīnāmies ar Dievu ar nelokāmu ticību, kad Dievs mums atbildēs un mūs svētīs. Dziedāsim pirmo dziesmu, numur 427, pie rokas ņem un vadi. Tavas ausis, lai dzird manas sirds skaļās sāpju nopūtas. Redzi, Izraēlas sargs nesnauž un neguļ. Tas kungs ir tavs sargs. Tas kungs ir tava paēna, tev par tavu labo roku. Kad dienā saule tevi nespiež, nedz mēnes naktī. Tas kungs, lai tevi pasargā no visa ļauna, viņš, lai pasargā tavu dvēseli. Tas kungs, lai pasargā tavu iziešanu un iešanu no šā laika mūžīgi. Gods, lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Tāpēc zemosimies Dieva priekšā, grēksūdzes lūgšanā dziedot, es savus grēkus sūdzu.
dzīvais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojis Kristu Jēzu. Un viņa dēļ piedod mums visus mūsu grēkus, lai atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvošanu. Gods Dievam augstībā. Mēs tevi lūdzam, vaigo mūsu ticību un dod mums sava gara spēku, lai mēs vienmēr būtu priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās, mācīdamies visās lietās savu gribu pakļaut tavai gribai, un savu prātu tavam svētajam prātam. Liec tiem, kas ticībā cīnījušies, redzēt tavu godību, kur tu mūžībā valdi, līdz ar svēto garu un tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Lūdzu, apsēžaties. A few weeks ago, we weren't sure whether to hold this service as a bilingual service or not, and we decided not to because we weren't sure who was coming, but now there will be parts that are bilingual because we have some people here that I'd like them to be able to follow the service. So just to say that the theme for this worship service is persistence or insistence. There are times when we wrestle with God with a tenacious faith that God will respond to us and bless us. This first reading is a perfect way to understand the purpose and the function of Scripture. It is to teach us as well as to inspire us and guide our lives. As we continue to read God's Word, our relationship with God grows and we are receiving God's blessing through our perseverance. Having said that, we are going to read the second Bible reading, second scripture reading first. We will sing Amen as we usually do, just one Amen. But we're going to read the second one, Otrā vēstule Timotejam, pa priekš, un tad pēc tam mēs lasīsim pirmo Mūzes grāmatas. Pirmais lasījums šodien ir no Pāvila 2. vēstules Timotejam, 3. nodaļas 14. panta līdz 4. nodaļas 5. panta. Bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies, jo tu zini, kas tev to ir mācījuši, un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzu. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.
Tad nu es piekodinu Dievu un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, viņa parādīšanos un viņa valstību minēdams. Pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāji, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību. Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām. Kāna ausis niez un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakā. Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam. Āmen. Otrais lasījums šodien sekos mācītājas ievadē. I'd like to tell you a little bit about the background of this Bible reading and what happened. And that is, Abraham and Sarah, in their old age, gave birth to a boy named Isaac. Isaac and his wife, Rebecca, gave birth to two twin brothers, Esau and Jacob. Esau was born first by just a couple of minutes. But there was a tradition in those days that the oldest son got the greatest blessing. What happened was that Jacob, who was the younger son, pretended that he was Esau when he went to see Isaac, who was blind and dying. So right before dying, a man would give the blessing to the oldest son. So Jacob, in effect, stole his older brother's blessing. And Esau was angry and wanted to kill him. So Jacob fled to save his life. And he fled with his two wives. In those days, you could have more than one wife, and that was Leah and his beloved Rachel. If you know the story, he had to marry Leah because he loved Rachel and wanted to be with her. And at this point in the story, they had 11 sons and one daughter named Dinah. And they were in a little town called Penuel. Later, Jacob's beloved wife, Rachel, died, giving birth to her son, Benjamin. Now, why am I telling you all of this? Because the 12 sons of Jacob and Rebekah were the heads of the 12 tribes of Israel. And in fact, that's why there were 12 apostles also, 12 disciples, to reflect the 12 tribes of Israel. And this is the Bible passage where we hear about where that name Israel comes from. But also, for today's purposes, this is a story about wrestling with God until we get a blessing. Paldies. Tātad otrais lasījums no 1. Mūzes grāmatas 32. nodaļas no 23. līdz 32. pantām. Un tai pašā naktī Jēkabs piecēlās, paņēma abas savas sievas un abas savas kalpones un savus 11 dēlus un cēlās pāri Jabokas upes praslam. Tad viņš ņēma tos un pārveda pāri upē, tāpat visu, kas tam pašam piederēja. Bet Jēkabs palika viens pats, un kāds ar viņu cīnījās līdz rīta ausmēm. Kad tas redzēja, ka nespēja viņu pieveikt, tas aizskāra viņu ciskas kaulu, tā ka Jēkaba ciskas kauls izgriezās, cīnoties ar viņu. Un tas teica:
Atlaidi man, jo rīts sāks aust, bet Jēkabs teica, es tevi neatlaidīšu, iekams tu mani nesvētīsi. Un tas vaicāja, kā tevi sauc? Viņš atbildēja, Jēkabs. Bet tas viņam sacīja, tavs vārds turpmāk nebūs Jēkabs, bet Izraēls, jo tu ar Dievu un ar cilvēkiem esi cīnījies un esi uzvarējis. Un Jēkabs jautāja un sacīja, pasaki jau savu vārdu, bet tas sacīja, kādēļ tu man prasi man vārdu? Un viņš to tur svētīja. Un Jēkabs nosauca to vietu par Pnielu, jo es esmu Dievu redzējis vaigu vaigā un esmu izglābis savu dzīvību. Un saule lēca tad, kad viņš Pniela gāja garām, bet viņš klipoja savas kūžas dēļ. Āmen. Our Old Testament reading tells us one way in which Jacob, whose name was changed to Israel, wrestled with God to get a blessing. But here in the Gospel reading, we will hear of another way in which Jesus tells a parable about a widow who was, and the idea of this story is that we are to continue to pray and pray and pray, asking God for a blessing. So Lord, stawiet Evangelis lassen. Šodienas evaņģēlija lasījums ir no Lūkas evaņģēlija 18. nodaļā no 1. līdz 8. pantam. Vēl viņš tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pagrot. Kādā pilsētā dzīvoja tiesnesis, kas Dieva nebijās un no cilvēkiem nekaunējās, bet tai pašā pilsētā bija atraitne. Tā nāca pie viņa un sacīja, izlem manu lietu pret manu pretinieku. Tas ilgu laiku negribēja, bet tad viņš sāka spiest sevi. Lai gan es Dievu nebīstos un no cilvēkiem nekaunos, tomēr, lai viņa mani nemocītu, es gribu viņas lietu izlemt. Citādi viņa vēl beigās nāks un man sitīs vaigā. Un tas kungs sacīja, vai dzirdējāt, ko netaisnais tiesnesis saka? Un Dievs, lai nedotu tiesu saviem izredzētiem, kas dienu un naktī viņu piesauc, kaut gan viņš vilcinās. Es jums saku, viņš viņu lietu izlems visai drīz, bet vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes? Alleluja. Apsēžaties, dziedāsim dziesmu numur 3, 5, 6, cīnies jau ar visu spēku. Amen.
Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā, miers lai ir ar jums. Amen. Vakar es biju latviešu namā un es jautāju bērniem, kas ir vissvarīgākais mācīt bērniem, kur nepazīst Dievu. Un pirmā atbilde bija, kā lūgt Dievu. Un mācekļi, Jēzu mācekļi arī nezināja, kā pielūgt Dievam. Un kāpēc Jēzus iedeva viņiem tēvreizes lūgšanu. Bet mēs arī lasām Bībelē stāstu, kur Jēzus saka saviem mācekļiem, ka mēs varam vienmēr pielūgt Dievu un ka mums būs lūgt un nebūs hagūt. Angļu valodā, Jesus told them a parable about our need to pray always and not to lose heart. Vai jūs kādreiz domājat, ka jūs apgrūtinājat Dievu ar savām lūgšanām? Es esmu tā domājusi. Man piedzima ļoti viegli Eriks, pirmais dēls, bet tad es gribēju otro bērnu, un mums bija grūtības ieņemt otru bērnu. Un viena kundze manā draudzē Ņūdžersijā, viņa man teica, es pielūgšu Dievu katru dienu, lai tev ir otrs bērns, līdz kamēr es saņemu telefonu zvanu, un tu pastāst man labo vēsti par bērnu ieņemšanu. Es lūdzu Dievam arī katru dienu, un there's a difference between praying and begging. And I begged God every day for years that I might have a second child. However, I knew that there is a risk always when we pray for God's healing or for something from God, that if it doesn't happen, people can say, well, God doesn't exist or God didn't listen to your prayers. Tomēr es apsolīju Dievam, ka ja man būtu otrs bērns, kad es vienmēr Dievu slavēšu un godināšu un pateikt cilvēkiem, kad ir vienmēr vērts lūgt Dievam un dzīvot cerībā, ka Dievs var paveikt brīnumu. Tāpēc es aizlūdzu par draudzi, par tiem, kam ir vajadzības katru dienu, ne tikai svētdienās, un jūs to pašu varat darīt. Es runājos ar Mārtiņu Viršu šorīt, un es prasīju, vai es varu par viņu stāstīt, ka kaut kādīgi man ir uzsirds, ka man ir katru dienu jālūdz Dievam par viņu izvesaļošanu. Tagad es zinu, ka viņi 3 bērni varbūt teiks, no kur ir tas Dievs. Bet tomēr Mārtiņš un es domāju, ka ir vērts pielūgt Dievam katru dienu cerībā uz Dieva brīnumu. Šeit mēs šodien lasījām, ka mēs drīkstam lūgt reizi pēc reizes, un Dievs nenogurst un nedusmojās par mūsu atkārtotajām lūgšanām.
Un īstenībā teoloģiska doma ir tāda, ka Dievs uzliek uz mūsu sirdīm, lai mēs lūgt un turpināt lūgt. I'm not sure if you can get your head around this, but we think that our prayers are our own idea, our own desires, our own longings, our own needs. But what if it is God placing God's desires upon our hearts so that we continue to pray into God's future for us? Does that make sense? That God is drawing us by placing the prayer in our heart, in our minds, so that we continue to have a relationship with God and keep praying and keep growing in our love and our trust and our faith in God. Caur mūsu lūgšanām mēs kļūstam tuvāk pie Dieva, Dieva prātam un Dieva gribai. Un te ir tā vieta, no kurienes tā doma nāk no Svētā Pāvila vēstules, 8. nodaļā, 26. līdz 28. pantā. Mēs lasam šos vārdus, Svētā Pāvila vārds. Bez tam arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums lūgt un kā. Bet pats Gars aizlūdz pār mums ar bezvārdu nopūtām. Bet tas, kas izpētī sirdis, saprot, ko Gars grib, jo tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Healing isn't always cure. Healing can take many forms. There is a woman I'm praying for her healing, and I don't know if cure can be expected, but she is changing before my very eyes in who she is becoming. Her hospitality, her welcome, her kindness, her love. She seems like a new person to me. Healing can happen in different ways. Mūsu uzdevums ir arī aizstāvēt Dievu, kad lietas nenotiek tā, kā mēs uzstājam. Tas nenozīmē, ka Dievs mums ir pametis vai neeksistē. Mūsu uzdevums ir atgādināt cilvēkiem, ka Dievs ir ar mums vēl jo vairāk, kad mēs ciešam. Bet tomēr ir vērts pielūgt Dievu. I feel that it's not only my responsibility as a pastor, but everybody's, to defend God in a way. When people say, oh, God wasn't there for me, God wasn't listening, I don't even know if God will exist at all. Our response is to say that God is with us, especially when things are harder for us. That's what we know through the cross. It doesn't mean that God abandons us. That is when God is with us.
And it's still worth praying over and over again so that we are closer and connected with God. Tas ko Jēkabs darīja, viņš mocījās ar Dieva sūtni, līdz kamēr viņš saņēma svētību. Un es saprotu to, ka Izraēla viņam vārds bija pārmainīts uz Izraēlu, un izraēlieši vēl cīnās pēc Dieva svētību Gāzā. Un tāpat arī visa Dieva ļaudis arī vietā cīnās pēc Dieva svētību. Bet tas ir Dieva rokās. Mūsu darbs ir turpināt pielūgt Dievam priekš citiem, aizlūgt par citiem, kā arī par mūsu vajadzībām un mūsu ģimenes vajadzībām. Un mēs to varam darīt un turpināt darīt, jo mums būs lūgt un nebūs pagut. Un tas ir tas, ko mēs iemācījām, kā 2. Timotejas vēstulē mēs lasām. Tā ir mūsu mācība šodien, ka Dievs nav kā bargs tiesnesis. Dievs iekļauj un rūpējas par katru cilvēku un aicina mūs visus būt kopā ar viņu caur mūsu lūgšanām. Amen.
ziņojumu un pateicības. Es iesākšu ar pateicībām. Thank you, Rohit, for your meditation music, for your organ accompaniment for our songs today, as always, much appreciated. Paldies arī Melitai un Jurim Ozolam par mūsu apsveikšanu, ierodoties šeit baznīcā šodien, un arī Jurim par skaņas sistēmas meistarību. Paldies Tainai Gātlī, ka palīdzēja mums iekārtot kā draudzes palīdze, un paldies arī Anitai Rubai par svēto rakstu lasījumu. Un paldies par pateicību izteikto. Un kafijas galdu, paldies Vija Volts, kas ņem vadību šodienas kafijas galdam. Ir jāsaka arī, ka tas faktiski vien soli atpakaļ pa pateicībām, ka es pat pieminēju Dainu Jādlī, kā mūsu draudzes palīdz. Mums arī ir labās ziņas, ka mums būs arī viens draudzes palīgs, cerams, turpmāk, ja valde to pieņems. Jo mums Juris Millers, paldies, Juri, tu ir pieteicies darboties un palīdzēja kā draudzes vecākais, tā kā paldies, Juri, un jo vairāk cilvēku nāk darbā, jo visiem ir vieglāks tas darbs. Tā kā izsaka lielu pateicību un cerams, ka citi arī atradīs laiku varbūt nākt un kalpot. Par kafijas galdu runājot pēc šodienas, after today's service, you're all invited to coffee and fellowship, but also we have a cooking class on today after our service, and we shall be learning how to make debes manna, which is manna from heaven, I suppose. Koi will be instructing us on that. So those of you who are watching online, bad luck. You'll have to come yourselves some other time. But we'll look forward to seeing you all downstairs for that afterwards. Turpmākie dievkalpojumi, sarīkojumi. Mums nākošais nedēļas nogalē 25. un 26. oktobrī būs mūsu Alēlas Austrālijas Latviešu Eglūtu draugu apvienības sinods šeit Melburnā. Sestdien mums būs tāda oficiālāks pārunas un spriešanas un lemšanas, kur sagaidām, ka galvenokārt būs delegāti. Tas notiks 15:15 Latviešu ciemu sabiedriskajā namā. Tas ir sestdien. Un tad svētdien būs vairāk sabiedriski izdarības pēc. Mums svētdien būs 11. dievkalpojums kā parasti. Tas, starp citu, būs reformācijas svēt dievkalpojums. Tā kā mācītāji lūdz, ka cilvēki, kas var un kuriem piestāv, lai valkā sarkan. Laikam mācītāji mums pastāstīs, kāpēc kaut kad. Bet tas ir 11. sekos, 12. pusdienas. Tā kā, ja laicīgi diezgan beigas, tad būs 12. Ja ne, tad varbūt būs bišķi pēc tam. Dievgalds būs vēl. Būs drusku vēlāk, tā kā, būs arī dievgalds dievkalpojumā. Bet pēc pusdienām, 13:30, būs saīsināta prezentācija no Latviešu Eglūtu baznīcas pasaules aptaujas par draugu darbu un nākotni baznīcai. Tā kā tas būs interesants sniegums, ko mēs uzklausīsim, un apmēram ilgs pusstundu, tā kā tas neprasīs pārāk milzīgi daudz laika, bet būs interesanti. Un tad 14:00, tātad 2:00 pēcpusdienā, mums būs Zoom tikšanās ar arhibīskapu Kālu Žolu no Latvijas. Tā kā mums, viss tā būs daudz ko darīt, bet būs arī ļoti jauki. Mums ir tikai jāuzstāda jaunās televīzijas augšā un lejā mums mēs esam iegādājušies televīzijas aparātus divus, ko ļoti
dāsns un labvēlīgi draudzes loceklis ir dāvinājis mums. Un jā, tas tātad viss būs interesanti. Jā, par to, ja gadījumā nevar tikt uz to svētdienas dievkalpojumu sarīkojumu, sevišķi to sarīkojumu, mēs to pārraidīsim Zoom telpā. Tā kā tie, kas vēlās skatīties Zoom, lūdzu pieprasiet to saiti no mācītājas. Tā kā vienkārši sazinājieties ar mācītāju, lai dabūtu to Zoom saiti. Man liekas, tas ir viss par nākošu nedēļas nogalu. Pēc tam sekos 9. novembrī Lāčplēs atceres dievkalpojums 11. Un 18. novembra dievkalpojums būs otrdienas vakarā 19. šeit baznīcā. Tā kā man liekas, ka tas ir viss. Paldies! Apliecināsim mūsu kristīgo ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, Kristā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Pirms mēs pat izrunājam ne vārdu, tu jau zini, kas mums vajadzīgs, ak Dievs. Patiesībā tu iespējams esi tas, kurš caur mūsu lūgšanām mūs ieved savā nākotnē. Tas, ko tu mums vēlies, rosās mūsos. Mūsu vēlmes, ilgas un vajadzības ir tava griba mums. Palīdzi mums ticēt, ka tu mūs dzirdi un atbildi uz mūsu lūgšanām. Turpinot lūgt, mēs tiekam ievilkti ciešākās attiecībās ar tevi un mūsu sirds aug. Palīdzi mums uzticēties savām lūgšanām un tam, ka tu esi tajās. Mēs lūdzam ar pateicību, ka tu esi dziedinājies Jāni Kārkliju un ka viņš ir mūsu vidū. Turpini viņu izvesļot un stiprināt. Mēs arī aizlūdzam par tiem, kam vajag tavu dziedināšanu, īpaši tiem, par kuriem mēs lūdzam tagad. Mārtiņš Biršs, Erika Stokāns, Ilmārs Aleksejevs, Gunta Vagars, Elsa Birša un citiem, par kuriem mēs aizlūdzam savās sirdīs. Aija Posnek,
Mēs arī lūdzam par tiem, kas sēro par tuvinieku zaudējumu. Un mēs lūdzam par tiem, kas šonedēļ svin savas dzimšanas dienas. Šodien Anda Banikovs. Šonedēļ Lilita Rodas, Brigita Muške, Ritma Aleksejeva, Valentīna Crawford un Kārlis Padolis. Tagad lūksim, kā Jēzus mums mācīja. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru, Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā. Āmen. May the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Lūdzu, apsēžaties. Mums ir ļoti īsts pēdējā dziesma. Numur 4, 2, 5.